Šovasar Saldus rajona attīstības biedrība kopā ar sadarbības partneriem, vietējās rīcības grupām no Cēsīm un Salacgrīvas organizē 3 izbraukuma domnīcas jauniešiem, lai viņi klātienē iepazītos un tiktos ar vietējiem uzņēmējiem, jo, kā zināms, tad labāk vienreiz redzēt nekā 100reiz dzirdēt. Atsaucīgi un viesmīlīgi uzņēmēji no Saldus un Cēsu novadiem, kā arī Salacgrīvas domnīcās dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, izrādīja īstenotos līderu projektus, kas ir vieni no uzņēmēju darbības attīstības virzītājiem laukos. Tāpat arī jaunieši uzzināja par aprites un bioekonomikas piemēriem biznesa vidē. Redzētie un dzirdētie dažādu uzņēmēju pieredzes stāsti jauniešiem joprojām spilgtās atmiņās un iespējams kādam liks pārdomāt savas nākotnes profesijas izvēli. Tā būtu laba ideja, bet tas vēl noteikti ir kārtīgi jāpārdomā. Tieši šis projekts man pavēra to redzesloku, ar ko tieši ir jāsāk un kā tas vispār ir nodarboties ar šo uzņēmēju darbību, gan pozitīvās sekas, gan arī kādas problēmas, ar kurām būs jāsaskarās. Atmiņā man konkrēti palika tāds uzņēmums Dakūd. Viņš sāka ar parastiem koku dēlīšiem un to pārveidoja uzņēmumā, kurš izgatavo dažādākos koka produktus. Un man tas iespēdās atmiņā tādēļ, jo viņam bija ļoti vētraina pagātne, bērnība konkrēti, un viņš pierādīja manās acīs to, ka iespējams no nekā sasniegt ļoti daudz. Saldus rajona attīstības biedrības īstenotais projekts Izbraukuma domnīcās attīstām līderi ir balstīts uz biedrības stratēģijā norādītajām vajadzībām, kurā viena no prioritātēm ir uzņēmēju darbības veicināšana. Šajā stratēģijā parādījās ar vien lielāka interese par jauniešiem un no jauniešiem un tieši par uzņēmēju darbību, par to, kā uzsākt, kā strādāt. Un savukārt no pētījumiem un atkal formālās puses parādās tas, ka šī aprits ekonomika kļūst ar vien svarīgāk, un tāpēc tas akcents arī šajā brīdī šim projektam ir tieši uz aprits ekonomiku. Tā iniciatīva tiešām nāk no jauniešiem par to, ka viņiem ir nepieciešams zināšanas un prasmes un iemaņas tieši uzņēmēju darbībā, kā sākt. Mēs tiešām centāmies jauniešiem šo te bioekonomikas, aprits ekonomikas tēmu tā maksimāli vienkārši un drusciņi pat, drusciņi tā kā iemānīt, jo, kā es smējos, ja mēs pateiksim, jums atbrauks bioekonomikas lektors un norunās lekciju par bioekonomiku, šaubos, vai jaunieši pirmās 5 minūtes pēc pirmām 5 minūtēm vēl turpināt klausīties, bet mums paveicās ar lektoru, kurš mācēja tiešām tādā neformālā veidā izstāstīt, iepīt arī savā stāstā, savā lekcijā šo te bioekonomikas tēmu, aprits ekonomikas tēmu. Apmeklējot šos uzņēmumus, šo tēmu tā kā aktualizēja, un lektors deva viņiem uzdevumu izpētīt, ko viņi varētu šajos uzņēmumos arī tā kā uzlabot saistībā ar šo te. Tiešām idejas ir interesants no jauniešiem, protams, sākot no saules baterijām, noslēdzot ar kūkām un bioreaktoriem. Un kā jau jauniešiem tiešām ir idejas ļoti dažādas. Jauniešu interese par domnīcām izrādījusies necerēti liela. Tiesa gan, pirms tam viņiem bijušas arī 4 teorētiska rakstura nodarbības Zoom platformā, kopā ar izglītības centra cilvēkam, vadītāju un lektoru Zorgusu. Vienmēr nedaudz pārsteidz, un man pat paši pārsteidz, mans pārsteigums, ka ik pa laikam gadās redzēt tik ārkārtīgi dziļi analizējošus, domājošus, pētnieciskus jauniešus. Man blakus sēdēja divi jaunieši, mums bija apspriešanās tajā brīdī, un divi puiši tik dziļi analizēja kaut kādas ekonomiskās likumskarības. Tur bioekonomika tur nobāla. Tur vienkārši viņi skatījās uz kaut kādu tirgu, viņi izpētījuši vienu lietu, otru lietu, viņi zināja pasaules ietekmes uz Latvijas tirgu un tā tālāk, ārbrīnojami skaisti. Un ja es pats ar uzņēmējdarbību kaut kāds 25 gadus, jau tā kā esmu vairāk mazāk uz stūni ikdienā, tad tu klausies to un redzi, ka tur ir milzīgs potenciāls iekšā. Un tad ir tikai viens jautājums, vai, ja bērnam, piemēram, ir talants uz ģitāru spēli, lai viņiem ir tā ģitāra.
lai šiem bērniem ir vienkārši iespējami instrumenti, lai viņi var to darīt. Tas ir kolosāli tāds projekts, kas dod to iespēju. Projekta noslēguma pasākumā, kas norisinājās Saldus novada Remtē, jauniešiem ir iespēja gan vēlreiz satikties, gan piedalīties meistarklasēs, veidojot izpratni par savstarpējās komunikācijas nozīmi uzņēmējdarbībā, par pārdošanas un savu ideju attīstīšanas mākslu. Cēsīs ir sāpe, nevar tikt ātri pie zobārsta. Jā. Var to saprast, ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, tas nozīmē, ka ja tas pieprasījums ir liels un tur tas tirgus ir salīdzinoši tā kā, tur nav to zobārstu, atkal tas tirgus var tā kā izplasties, ja? Tādā ziņā tieši tā industrija. Atkal, vēl viens variants, ja tiešām mēģināt to darīt. Ja? Tad atslēgas lieta ir vienmēr tas, ka mēs atrisinām kaut kādu sāpi. Jā. Vienmēr atrisinām kaut kādu sāpi. Tā. Un šī ir principā pārdošanas daļa dīvaina, bet tā ir viena no atslēgas lietām. Ja mēs runājam par uzņēmējdarbību, piemēram, ka tā ir vienmēr atslēga. Ja mēs ar cēsinieki uzzina, ka ir vēl viena zobārstniecība, tad viss, kas tev principā būtu jāizdara, viņai ir jābūt labai. Tā, kas ir tās divas lietas, kas ir pārdošanā svarīgas? Prece, cik liels pieprasījums. Okay, tas ir stāsts par pieprasījumu, un tas pieprasījums definējās pēc tā, vai tā industrija aug, ja, vai viņi sašaurinās. Ja. Un ja tās ir aplikācijas, lūdzu pētīt to pasaules kontekstā. Ļoti vēlētos kļūt par ģimenes ārsti. Nu, mēs jau šeit dzirdējam, ka tas ir ļoti noderīgi, ja, lai risinātu šo te sāpi. Jā, manā novadā. Jā, mums diezgan daudz ģimenes ārstes ir pensijas vecumā, un es būtu tā jaunā maiņa. Un tu esi gatava atgriezties šeit Saldū? Jā. Man ļoti patika šis piemērs, ka komunikācija ir kā dejošana, ko Zorgus pieminēja, ka komunicējot ar cilvēkiem mums nevajag fokusēties šo argumentāciju, bet uz to dejošanu, jo, ja mēs dejosim tango, un ja es vienu brīdi gribēšu aplaust kādu roku, tad mums no tās dejas vairs nekas nesanāks. Tāpēc vajag skaisti ieklausīties viens otrā, tā lai šis tango turpinātos. Jāsaprot, ka skola ir ļoti daudz ko tā kā atstājusi neizstāstītu, neiemācītu, piemēram, dzīves prasmes, piemēram, to pašu komunikāciju, kas ir visiem uzņēmējiem ļoti svarīga, kritisko domāšanu, kas ir ārkārtīgi svarīgi arī uzņēmējdarbībā, tāpēc, ka es pats kā uzņēmējs esmu daudz naudas nosvilinājis, tāpēc, ka es neesmu kaut ko mācējis izanalizēt. Ļoti vienkārši. Un ir kaut kādas tādas elementāras lietas, tostarp arī to, vai tu zini tieši, kurā industrijā ir tava sirds. Jo es esmu redzējis ļoti daudz uzņēmējus un slavenas Latvijā uzņēmējus, kuri ir izdeguši, tāpēc, ka viņi ir gājuši pēc naudas, bet nav gājuši kopā ar savu sirdi vai izpratni, kas es tāds esmu. Mēs esam mūstoši attiecībā par naudu, attiecībā par savas idejas izstāstīšanu un tā tālāk. Un, tā ir tāda lieta, ka dažkārt es redzu, tas tāds liels bloks, kuram jātiek pāri, un tad kāda horizonta pavarās. Būs noteikti zināšanas. Man plāns ir paceļot un beigās atvērt restorānu, kur ir no dažādu valstu ēdienkartes. Un tad būs tāds diezgan daudzpusīgs un, domāju, daudz cilvēku varētu tādu apmeklēt. Kurā vietā tu atvērsi to restorānu? Lokāciju es vēl īsti nezinu, bet es domāju, ka noteikti būtu vairāk restorānu. Viens noteikti būtu Latvijā, un tad es domāju vairāk pasauli. Jaunieši viennozīmīgi atzīst, ka apmācības uzņēmēju darbībā un izbraukuma domnīcas ar uzņēmēju iedvesmas stāstiem ir vērtīga bagāža, ko guvuši piedaloties projektā. Ļoti svarīgi klausīties tīpaši jauniešiem, kuri varbūt domā par to, bet nav pārliecināti. Varbūt noklausīties šos uzņēmējus, kā viņi stāsta, kā viņiem ir gājis. Varbūt viņi atvērsies un iedvesmosies no šiem uzņēmējiem un izveidos paši savus tos uzņēmumus. Milzīgs paldies šiem uzņēmējiem, ka viņi tiešām no sirds dalījās ar savu pieredzi, jo zvanot uzņēmējiem un aicinot viņus uz šīm tikšanām, viņi saka, jā, jaunieši ir, mums neko nevajag, jā, mēs esam gatavi izstāstīt, lai tikai jaunieši zina un lai viņi veiksmīgi darbojas tālāk, un tiešām milzīgs paldies uzņēmējiem, bet man lielākais paldies jāsaka pašiem jauniešiem. Mēs noteikti plānosim vēl līdzīgi šādus projektus, un sadarbība mums ir izveidojusies ļoti veiksmīgi arī ar citējām novadiem un pašvaldībām un attīstības biedrībām. Rezultātā mēs noteikti domāsim par tālākiem projektiem, tiklīdz būs kāda iespēja, tā rakstīsim jauns projekts un aicināsim jauniešu atkal iesaistīties.